Aha, saimniecības nosaukums. Pavisam vienkārši. 900. gados, 1900. gados bija pārcelšanas cilvēki no Latgāle. Brauc šeit, viņi pārcēla uz Kurzemi dzīvot, un tad viņiem iedevuši zemi, 18 hektāru, un tie cilvēki, kas atbrauc, viņi bija uzvārds Vrublevskis. Un viņi nosauca savu māju Rubuļi. Es domāju, tas ir no uzvārda atdalījums māja Rubuļi. Nu, tad, kad es atbraucu šeit ar kundzi dzīvot uz Latviju, nu, vai tā man bija varianti? Nu, Rubuļi, tad Rubuļi. Un tā mēs arī palikam pie Rubuļi. Un daudzreiz man pirmais gadus, jābeidz, jāmaina uz latiem, tad uz eiro, tad uz ko. Bet viss mainās, Rubuļi pastāv. Pavisam vienkārši dienēja Ungārijā. Bija jābrauc mājās, bet tajā laikā, ja tagad cilvēki brauc pa Eiropas Savienību, mēs tajā laikā braucam pa Padomju Savienību. Aizbraucam uz Sibīriju, pa taisnu no Budapešta uz Sibīriju, uz Krasnojarska kraju. Tur otrajā dienā satika tagadēju sievu. Mēs ar viņu tur sapazinamies, patančojam, jau 44 gadi tančojam kopā. Nodzīvojam Sibīrijā 4 gadi, Andrejs tur piedzīvojam Sibīrijā. Un tad ir 83. gada mēs pārcēlamies uz Latviju. Strādājam, sākam kolhoza, uz autobusu šofers, un pienāk tie laiki, maiņa laiki 90. gadi, izdomājam pašsaimnieku. Un tā arī palika.